Ir par deputātu Reščaka iesniegtajiem lēmumu projektiem. Lūdzu, Igor, kāds ziņo par saviem lēmumu projektiem. Pirmais lēmumu projekts ir par algu samazinājumu. Es laikam nolasīšu bez Cēsaks Somerseta iestādes vadītāja, attīstības un projektu vadības nodaļas vadītājai, projektu vadītājai, Strops iestādes vadītājai, Kastuļņas pārvaldes vadītājai, Šeltavas pārvaldes vadītājai, tāds Agloņa direktorus. Par šīm amatiem tika samazināts atalgojums. Šeit arī ir preambula, ka praktiski likums paredz tikai vienu gadījumu, kad var darbiniekam ar viņu piekrišanu, bez viņu piekrišanas. Tikai viens gadījums, ja samazinās slodzi, ja paliek mazāks darba apjoms, ja viņš mazāk sāk strādāt nevis 8, bet 6 stundas. Tad ir pamats samazināt atalgojumu. Šeit arī es saņēmu jurista skaidrojumu. Jā, šeit ir aprakstīts par procedūram 70. pants, tur, ka var vienoties vai vēl kaut kas. Tas ir otrs jautājums. Primārais ir tas, ka nevar samazināt. Nevienā gadījumā, tikai viens, ja tiek samazināts darba laiks. Tad man ir neskaidrība, kāpēc šiem darbiem nedomes lēmums, ne štātu apstiprināšana šeit neiet nekādos rāmjos. Ja tiek apstiprināta jauna štatu vienība, kur ir nevis pilna slodze, bet 0,8 lūdzu, par to var samazināt un vienoties ar darbinieku. Cita varianta. Tas ir mans viedoklis. Vēl nākošais viss jums? Tas ir pirmais. Pirmais, jā, tad otrais, lūdzu, jā. Otrais lēmuma projekts tātad par cilvēks aizsardzības speciālistu. Sociālajā komitejā Osvalds pateica, ka likumdošana kaut ko neiekļauj. Atklāti sakot, es izlandīju visu likumdošanu, no neviena vārda, ka tagad ir šos pienākumus, ko veicat Bēķis, ka nevar turpināt veikt kaut kas cits, es neatradu, vienkārši neatradu. Jā, cilvēks aizsardzības likums nosaka, ka atbildīgs ir priekšsēdētājs, ir komisija un tā tālāk un tā tālāk. Par darbinieku, ka viņš ir nepieciešams, piedodiet, neatradu. Līdz ar ko mans piedāvājums ir atstāt, jā, kā ugunsdrošības speciālists mums ir vajadzīgs, bet likt par pienākumu pildīt kaut kādas mistiskās cilvēks aizsardzības speciālistu pienākumus es uzskatu par nelīderīgu. Šajā gadījumā toreiz tā bija vakance, tagad ir Edgars. Jā, vai ja ir vienošanās un, lai viņš pilda ugunsdrošības speciālistu jautājumu, kaut arī tos jautājumus var atrisināt savādāk bez atsevišķas personas, bet tas jau nav mans lauks, man tas neinteresē. Un tad par vakanci, tātad par iepirkumu speciālistu, piedodiet uz pusslodzi, ņemot vērā to, ka mums jau ir apvienotas tā iepirkumu komisija, kas atbild par visu novadu, par visām iestādēm un tā tālāk. Un zinot projektu apjomus, un būsim godīgi, ka praktiski strādāt iepirkumu jomā vajadzēs viņam, kaut arī ir komisija, bet visu malnu darbu padarīt nepieciešams šim cilvēkam. Līdz ar ko es uzskatu par drusku nepareizu to skatīt, ka cilvēks uz pusslodzi var to darba apjomu veikt. Jā. Viss, jā. Tātad, lūdzu, Deņis varbūt paskaidros, ko lūdzu? Tikai par pirmajā lēmumu projektu, jā, tāpēc, ka es tur arī gatavoju skaidrojumu, jā, arī bija pievienots ar lēmumu projektam, jā, un es arī, gribu akceptēt uzmanību, ka saskaņā ar darba likuma 97. pantu darbinieks un darba devējs var grozīt darba likumu savstarpēji vienoties. Un šajā gadījumā attiecīgi ir pievērojami darba likuma 40. panta noteikumi, kur arī ir ietverti arī atalgojums, darba laiks un vispārējais.
skatām Igorā lēmumu projektus, jā? Jā, nosvarties grozīt. Pilnīgi piekrītu Denisam. Perfekti, ja ir atrunāts, ka samazinās darba laiks, ir atrunāts tas, lūdzu samaziniet atalgojumu. Šeit vienkārši vienošanos, ka man samazina darba algu, es pateikšu atklāti, neviens darbinieks pretīm pat nepīkstēs. Ja viņam pateiks, ka tev samazinās algu vai tu aiztīsies prom. Tā kā tas pamats, ka vai mēs nevienu netvardu izņemot. Nē, kā argumentācijas varbūt tāpēc pateikt no savas personīgas pieredzes, ja taču krīze. Nevienam neko nejautāja, algas visam iesākās. Teiksim tā. Nē, tā valsts krīze mēs it kā pārvarējam, un tagad mums ir nenormāla izaugsme, un mēs samazinām algas. Vēl būs konsolidācija būs. Es jau piekdien biju sanāksme, kurā paziņoju, tā ka gaidiet nākušu samazinājumu. Tā, lūdzu. Es pilnīgi piekrītu Jurista kungam, kā, teiksim, abām pusēm vienojoties. Es neredzēju labpatiku vienojoties, piemēram, ar Valentīnu Gribušu, kas bija atnākusi un izteica pretenzijas. Kā jūs tur vienojāties pēc tam? Ārpus video kameras es nezinu, bet es te drusku piekrītu Igoram Rešķenkam. Valentīnu Gribušu drusku savādāk skaidrojums bija, ja? Ja ir nepieciešams, varu nolasīt. Tas ir atšķirīgi. Tieši tagad es runāju par Valentīnu Gribušku, te vispār tur kazusi. Vispār nebija pat līguma nekāda par darba līguma. Helēna, piedodiet, es saprotu, tas akmentiņš manā dārgā, bet es uzreiz pateikšu, viņai bija līgums 96. gada. Un neviens likums neliec viņai uz šā līguma pamata strādāt. Jā, viņa streikai bija līgums, bet pašas darbā nebija. Labi, Denis kaut ko piebilst pie pirmā jautājuma, jā? Nē, par pirmo jautājumu, protams. Viss. Tātad ir vēl kādi jautājumi? Vēl kaut ko grib Poga, Lielca, kaut ko teikt? Nē, runājot par šo, tur jau bija samazināta slodze, tur jau algu nesamazināja. Par stropu. Tur jau slodze arī ir algu. Jā, tieši tā, šeit es varbūt pat piekrītu tam, ka pusslodze, bet tā ir ņirgāšanās par vadītāju, ka par pusslodzi jāvada šī iestāde. Kādu jūs gribat saņemt pretīm pakalpojumu kvalitāti par pusslodzi? Pusslodze šeit viņai domē, pusslodze tur. Un ko jūs domājat? Tagad tur būs normāls darbs ar bērniem. Izbeidziet. Labi. Uz pusslodzi jūs ir dabūs darbu. Lēmumu projektu par pirmo ir vēl kādam. Vienīgi, ka ļoti labi, skaisti lēmumu projektu, Igor, bet viņus vajadzēja tad, kad mēs skatījām štatus. Es finanšu. Helēna, kad es par to ieminējos, jūs man pateicat, kur ir lēmumu projektu? Es sagatavoju lēmumu projektu. Bet jau štati pieņem, budžets pieņem. Ir veiksmīgi varianti grozīt i budžetus, i labi, tātad par pirmo lēmumu projektu virzam uz sēdi vai nevirzam? Nevirzam šo. Kas par to, ka nevirzam šo jautājumu uz sēdi? Lūdzu, balsojam. Par. Tātad Helēna, Lolita un Juris pret Krimāns un Rešķenko. Otrs lēmumu projekts. Tā ko nevirzam? Nevirzam. Tas likumi ir atrunāts tā. Deputāts saka, visa cieņa. Viņš sagatavoja lēmumu projektu. Kā jūs varat balsot tā, kā nevirzīt? Es izdarīju taisnību. Iesniedzu, lai jūs varētu sagatavot. Argumentētas atbildes. Var paskaidrot, vai likums paredz tādu variantu, kad deputāts... Lūdzu, lai juristi izskaidro. Lūdzu. Priekšsēdētāji, kad es saku runāt, jūs runājat. Es nerunāju, jūs nerunājat, jā? Tā ir, ka jūs opozīcijā aizgājat. Ko var darīt, ka mēs vairs nevaram... Kā pozīcija šitā strādā? Kāda starpība, pozīcija vai opozīcija, jā? Es nedrīkstu jūs neafišējat to stāvokli, jā? Likums atļauj tā, ka deputāts sagatavo varbūt stulbu lēmumu projektu pareizi vai nepareizi, jā? Mums jurista atzinumi ir par to sagatavot lēmumu projektu? Ja mums ir tiesības tā izskatīt šeit, kur 3 cilvēki var izlemt visu, ignorēt domu, varbūt doma būs nobalsots.
Komiteja sagatavo atzinumu par lēmumu projektu. Lūdzu, juristi, sakiet savu. Я вижу, с этой. Atzinums sagatavots. Viss, no kā deputāti var nobalsot, atzinums ir. Jā. Katram ir sava galva, jā. Lūdzu, balsojiet liela sēde, kā jūs gribat, jā. Bet komiteja lem virzīt šo jautājumu vai nevirzīt. Mēs taču Jautājums tā, ka to varu adresēt arī Igoram. Ja, kad deputāts Krimans bija tajos laikos rakstīja, virzīšana, ja vairākums sēž un nevirzā to, ko sagatavo lēmumu projektu kaut kāds deputāts. Lūdzu, uz lielu sēdi, argumentēt. Tā arī bija agrāk, jā, tā bija. Visu mūžu tā bija, jā. Līdzīgi, Beļģa laika, kad jūs bija vietnice, arī tas pats variants bija. Jā, tā par vēsturi runādams. Jā, bija viens moments, kad mēs, jā, bija 8 gadi, kad mēs varējām atrast kompromisu, jā. Laikam tā bija kļūdamāna. Jā, man arī. Tā. Es tā nesaprotu juristi. Jābalsoja par priekšlikumu virzīt uz Novembrā domes sēdi, un tad attiecīgi kā balsos komitejas vairākums, attiecīgi tāds lēmums arī būs. Jā, labi. Tātad es drīkstu atcelt iepriekšējo, jā? Tātad atceļam iepriekšējo, jā? Var atcelt? Nu jā, mēs nobalsosim. Atceļam. Jā, lūdzu. Atceļam iepriekšējo. Tātad, kas par to? Juris mums drīkst nobalsot arī kaut kā. Kas atturas? Lūdzu, kas atturas vai pret Igors un mans. Tātad tālāk nākošais, vai virzam šo lēmuma projektu, tātad pirmo, es sapratu, jā, pirmo uz, ar Denisa atzinumu uz sēdi. Kas par to, ka virzam? Tā, Klimants un Reščenko. Kas par to, kas pret Helēna un Lolita. Kas atturas? Juris. Kā ir ar lēmumu? Nav pieņemts. Tā, nākošais